Man izstāsta pēc septirozes jau. Visi apstākļi ir bijuši labvēlīgi tai pašai pelēku plankumainībai. Mums ir jāizvēlās revisolu saturoši risinājumi. Atsevišķos laukos ir redzēta arī tā pati dzeltena plankumainība šogad. Nedomāju, ka es redzēšu kaut kur arī miltras. Lai saimniekam būtu mierīga sirds. Nu, ja es izvēlējies Kapelo reviju kā funkciju, ir grūti aizšaut garām. Redz, tas punktiņš tā kā grib stiepties pa dzīslām garāks. Man izstāsta pēc septirozes jau. Šajā sērijā par karstāko šī brīža jautājumu funkciju lietošanu kviešos. Šodien atrodamies Baltijas izmēģinājuma centrā, kur kā katru gadu salīdzinām dažādas šķirnītes, apstrādātas un neapstrādātas variants ar funkciju. Uģi, iedod savu redzējumu, kā tu redzi šajā gadā gan kviešu attīstību, gan arī slimību spiedienu? Šķietami, ja šajā gadā pavasaris tātad ir ar zemām gaisa temperatūrām un ir nokrišņu trūkums, var likties, ka slimību izplatība būs zema. Bet tieši tāpēc mēs esam šeit, kur ir dažādas šķirnes, un varam redzēt katras šķirnes ieņēmību pret slimībām un izturību. Pēdējās dienās šeit ir bijuši nokrišņi, kā arī gaisa temperatūras ir paaugstinājušās. Šī gada īpatnība kultūraugi tomēr savā attīstībā nesteidzās uz priekšu un attīstās lēnāk. Jau sezonas sākumā uz pārziemošām ziemas kviešu lapām varējām atrast pelēku plankumainības infekciju. Tātad infekcijas avots bija šeit pat. Un ņemot to vērā, ka kultūraugi nesteidz savā attīstībā, tātad arī kviešu jaunās lapas, šī gada lapas ir tuvāk infekcijas avotam. Ko mēs arī varam atrast jau pirmās septirozes pazīmes uz šī gada kviešu lapām, kas liecina to, ka slimība nav nekur pazudusi. Vai tiešām mums ir jāgaida tas brīdis, lai izvērtētu, vai iet ar funkciju vai nē? Tikai tajā brīdī, kad jau parādās septirozes lapas? Septirozei, kā jau zinām, ir ļoti ilgs inkubācijas periods, no 14 līdz pat 28 dienām. Redzot pirmās slimības pazīmes, ir skaidrs, ka šī lapas daļa jau ir zaudēta, kas potenciāli būs vēl lielāka, tādēļ noteikti nekavējamies ar fungicīda lietošanu. Un tas, ko vajag veiksmīgai slimības izplatībai, ir, ka vismaz vienu diennakti no vietas lapas turās mitras. Un neteiksim, ka visur, bet ļoti lielā daļā Latvijas tik tiešām šie apstākļi arī šādi bija. Ņemot vērā apstākļus, zemes gaisa temperatūras un septiroze jau ir parādījusies uz lapām, skaidrs loģiski mums ir jāizvēlās revisolu saturoši risinājumi. Un tie ir Kapelo revija, Balaja, Revitreks vai Daksūra. Savukārt atsevišķos laukos ir redzēta arī tā pati dzeltena plankumainība šogad. Un šādos laukos mūsu risinājums ir izvēlēties pārbaudīto prieksoru plus kurbatūru. Patiesībā es esmu mazliet pat pārsteigts. Es šajā pavasarī nedomāju, ka es redzēšu kaut kur arī miltras, bet šeit atsevišķā šķirnītēs var redzēt, ka tā patiesībā iet pat nedaudz uz augšu. Lai saimniekam būtu mierīga sirds, drošs risinājums, tad plašu slimību spektru būs Kapelo revija. Nu, ja es izvēlējies Kapelo reviju kā funkciju, ir grūti aizšaut garām. Protams, svarīgas ir arī kultūraugu audzēšanas izmaksas. Mūsu ieteikums izvēlēties pārbaudītus BASF risinājumus ar elastīgu lietošanas devu. Tādējādi tas izstīsies labi ne tikai uz papīra, bet arī laukā. Šajā epizodē tas arī viss. Tiekamies jau nākamajā sērijā.